Hei, hei, mans vārds ir Gunita Lagziņas Kroderēna, un šodien mēs tiekamies 91. rubrikas Darīt ir radīt, jeb nejaušība nav sērijā. Beidzot, laikam ir atnākusi ziema uz palikšanu, laukā viss ir balts un ir augsts, tā kā ir jātenis plediņos un jāmeklē kaut kas silts. Bet par ko šodien? Par rakstīšanu. Pirmām kārtām, varbūt daži jau pamanīja, ka es biju ielikusi atskaitīti, ka man svētku nedēļās, kurās bija ļoti daudz brīvdienu, ļoti forši rakstījās. Tagad ir sācies jauns gads, ir atgriezušies darbi un, protams, ir jāatlod laiks rakstīšanai, bet jūs droši drīkstat mani pamakstīt un atgādināt, ka ir jāraksta. Un otrā lieta, priecīgā ziņa, kas ir rakstniekiem vieni no tādiem, es teiktu, svētkiem, kad rakstnieks uzzina, ka grāmatas tirāža ir izpārdot. Un šodien es palaidu tautās savu pēdējo stāstu krājumu, ieraudzīt varavīksni, no kuriem man vēl bija daži eksemplāri aizķērušies, bet šodien tātad aizsūtīju pēdējo, un tas nozīmē, ka beidzot tirāža ir oficiāli izpārdot, tātad ne spēlītes, ne ieraudzīt varavīksni, vairs nav nopērkami ne grāmatnīcās, ne internetā, ne pie manis. Un, ja kāds ir atjēdzies tik vēlu un tomēr grib iegādāties, tad var meklēt 2. elpā, Andelē, Bandelē, e-booki, baibuki un tam līdzīgās vietnēs. Un tā tikt pie grāmatas, vai arī iedoties uz biblioteku. Bet otra labā ziņa, ko es gribēju runāt. Ne, šī jau bija otrā labā ziņa. Nu ko, lai visi, starp citu, jā, arī romāniem tirāži tuvojas beigām, es tā domāju, nesmu vēl jaunākos datus paprasījis, bet pirms kāda laikā bija tie cipari ļoti iepriecinoši, tā kā, jā, es domāju, ka papildu tirāži diez vai būs, tā kā, ja gribat paspēt dabūt, tad dodieties uz grāmatnīcām vai uz interneta veikaliem, vai sazinieties ar mani, ja vēlaties ar autogrāfu, un uz saziņu, čau!